lai mēs izveidotu šādas te iedītas pušķīšus iekšpusē no jeldzijas ar sirsniņām ārpusītē, mums ir jāsagatavo tātad jeldzija darbam. Šādu te mēs varam izveidot, ja mēs sagriežam jeldziju noteiktā biezumā un noteiktos gabaliņos, tur var izvēlēties pēc savas patikas, un saliekam kopā ar galiņiem, un šeit nedaudz sāpilcējam to viducīti, lai viņš mums būtu stingrāks. Šādus te vienādus aptuveni mēs saveidojam jau pirms adīšanas, tik, cik mums ir nepieciešams. Un tālāk, kā tad mēs šo te jeldziju varam iadīt? Ejot pēc solīša, kad man ir 3 gaiši un 4. ir šī te sirsniņa. Tātad valdziņā, kur man ir paredzēta sirsniņa, es eju rindu zemāk. Šeit es izedu šo savu safilcēto ciju, izedu valdziņu un pārvelku pāri šo te dzītiņu. Pavelku pietiekami uz iekšu un turpinu adīt. Tātad man sanāk, ka man šajās te vietiņās veidojas tādas sirsniņas. Kā jūs redziet, gadiem ejot, viņas var savilkties vairāk vai mazāk uz augšu un sapulkoties citādi nekā jūs esat domājušas. Es ik pa laikam šīs te zeķītes paķēmēju bišķiņ, lai viņas man tādas siltākas. Taču siltums rodas tieši no tā, ka tur ir gaiss starpā, ka nav ļoti piekļauts pie rokas. Tātad nākamie 3. Atkal eju rindu zemāk. Izvelku šo te paftienu, izedu, pārvelku pāri un ievelku iekšpusītē. Šādi man veidosies šādas smukas sirsniņas ārpusē un ļoti silta odarība. Šo te garumu ir jāskatās, lai viņš nebūtu pa garu, neķertos pirkstos, bet pietiekami, lai turētos cimdiņā.